Zāles lobarība veido vidēji 60 līdz 80% no dzīvnieku barības devas. Tādēļ augstražīgu ganību vai pļaujamo zālāju ierīkošana ir aktuāla katram lopkopējam. Pētījumi un ilggadīgā pieredze rāda, ka augstākas zāles ražas, tā skaitā mazāk labvēlīgos klimatiskajos apstākļos, nodrošina zelmeņi, kuri ir jaunāki, 1 līdz 2 gadiem, atbilstoši mēsloti un kuru sastāvā ir vairākas atbilstošas stiebru zāļu sugas un augsts tauriņziežu īpatsvars. Regulāra zelmeņa atjaunošana ir pamats augstu ražu ieguvēji. Nākamais, ko der atcerēties, lobarības zālājus var sēt gan agri pavasarī, gan arī visu vasaru. Tas ir līdz augusta sākumam, lai augi līdz ziemai sacerotu. Tālāk, nonākot pie paša zālāju ierīkošanas, mūsu eksperti iesaka strikt ievērot vairākus pamatprincipus, lai iesētājs zālājs labi sadīgtu, attīstītos un spētu nodrošināt augstražīgu zelmeni. Zālaugu sugas jāizvēlas atbilstoši augsnes un klimatiskajiem apstākļiem. Ņemot vērā augsnes neviendabību un atšķirīgus apstākļus atsevišķās sezonās, noteikti priekšroka dodama zālaugu sēklu maisījumiem, kuros iekļautas atšķirīgas stieberzāļu un tauriņziežu sugas. Ja atsevišķā sezonā vai lauka nogabalā sliktāk jutīsies viena suga, to spēs kompensēt cita, tādējādi izlīdzinot zelmeņa ražu visā platībā atšķirīgu sezonu griezumā. Jāizvērtē augsnes analīžu rezultāti. Tas ļaus piemeklēt augsnes tipam vispiemērotāko sēklu maisījumu un iestrādāt pamatmēslojumā nepieciešamo augu barības elementu daudzumu. Noteikti der zināt, ka palielināts augsnes skābums, pH zemāks par 5,5, negatīvi ietekmē zālaugu attīstību un noturību zelmenī, tāpēc skābas augsnes noteikti jākaļķo. Kvalitatīva augsnes sagatavošana. Attiecībā uz daudzgadīgo nezāļu ierobežošanu uz lauka, tā noteikti jāveic pirms sējas gadā. Pirms sējas augsnei jābūt sīki drupatainai, labi sastrādātai, ar pietiekama cietu gultni, lai sīkā zālaugu sēkliņa pārlieku irdenā augsnē neiekristu pārāk dziļi. Pārlieku dziļa sēja apgrūtinās sēklu dīgšanu un rezultātā veidosies novājināts, izretināts nevienmērīgs zelmenis. Neaizmirst par pievelšanu. Sējuma pievelšana pirms un pēc sējas pastiprināta sausuma apstākļos ir obligāta. Tā nodrošina sēklām labāku kontaktu ar augsni, ātrāku un vienmērīgāku dīgšanu. Piedevām sējums tiek pasargāts no straujām lietusgāzēm un vēja virpuļiem, un augsnē tiek iespiesti sīkie akmentiņi, nodrošinot kvalitatīvāku zāles masas savākšanu. Kvalitatīva sēja. Atbilstoši ieregulēts sējas dziļums, vienmērīga izkliede un sēklu iestrāde augsnē ir tikpat būtiska. Zālāju sēklas ir sīkas, un tāpēc tās sēj sekli 1 līdz 2,5 cm dziļumā, parastā rincējā 8 līdz 15 cm robežās. Vēl jāpiemina ieteicamās izsējas normas. Pļaujamiem zelmeņiem tā ir 25 līdz 30 kg uz hektāru, ganību zelmeņiem 35 līdz 40 kg uz hektāru. Jāatceras, ka lucernai un austrumu galegai nitragīnu, slāpekli fiksējošās baktērijas, lieto pie sējas. Nezāļu ierobežošana. Kad zālājs ir sadīdzis, parasti veic apļaušanu nezāļu ierobežošanai. Apļaušanu gan nedrīkst veikt pārāk zemu, sevišķi pastiprināta sausuma apstākļos. Starp citu, nezāles sausumā var nostrādāt arī kā aizsegs pārlieku spēcīgai saulei. Tāpēc kritiski jāizvērtē, kad un kā veikt šo apļaušanu. Kādas vēl tendences jāņem vērā pie zālāju ierīkošanas? Pirmkārt, redzam, ka klimatiskie pārbaudījumi, izteikta sausuma un karstuma periodi augu veģetācijas periodā Latvijā kļūst arvien ierastāki. Viss, ko varam darīt, izvēlēties noturīgākās zālaugu sugas un nodrošināt augiem optimālus augšanas apstākļus. Jo augi būs veselīgāki un labāk apgādāti ar visu augšanai nepieciešamo, jo tie būs noturīgāki pret stresu. Mazāk atkarīgi gan no nokrišņu daudzuma, gan mēslojuma ir tauriņzieži. Tie lielākoties veido dziļi ejošu miedsakni un uz to saknē mītošās gumiņu baktērijas saista atmosfēras slāpekli. Piemēram, lucerna, sarkanais āboliņš, vanagnadziņi būs tie tauriņzieži, kas veidos leknu zelmeni arī sausākās vasarās. Otrkārt, jāņem vērā arī likumdošanas normas. Jaunās ekoshēmas prasības paredz, ka zālājiem jāizmanto sēklu maisījuma ar slāpekli piesaistošiem kultūraugiem, un to īpatsvars pēc sēklu masas, augu skaita vai zaļmasas ir lielāks par 50%. Šādu zālāju audzēšana šobrīd ļauj pretendēt uz platību maksājumiem. Ja jums ir nepieciešams vēl kāds padoms vai pieredzes apmaiņa, priecāsimies rast jūsu saimniekošanas veidam un vajadzībām atbilstošus risinājumus.
Ienāc Sēklas LV un sazinies ar mūsu agronomiem!